Ēriks, kas par Ērik! Jā. Kas kā sauc? Jā? Tu nāc kā sauc? Jā, sveiki, sveiki. Mēs liksim dodās tev pa darba. Jā? Jā. Jā? Kas par darbiņu? Nu, redz, Īrveģis tev pastāstīs. Jā, klausies, kas tev te ir? Kā domā, kāpēc man ir šī Perlāža! ir tāda? Kā domā, kā mēs šī tāda nesam? Evidiņai, skaidrs, Evidiņai. Nu, man noteikti. Nē. Kārli. Tu jau kā īsts runcis marta mēnesī, ja našķiem nāca. Es Smirnavam. O, Smirna, jā, viņam bija dzimšanas dienas Smirnavam. Sveicieni tev, Smirnavam, veselību, mīlestību, labus draugus apkārt. Un lai īstenojās savā dzīvē tavu sapņi, labie sapņi piepildās. Ēriks ir definējis, ka šis viņa labošanās gads. Redz, un viņš jau sāk nākt lēnām ar daunām. Ne pirmo reizi. Jā, ne pirmo reizi, pirms tam atnesē Vitiņā daudz visās konfektītes un ļoti daudz. Viņu var satikt šodien vai nevar satikt? Smirnavu, nē, Smirnavs bišķi izbraucis. Nu labi, nodosi, jā, viņām? Jā, nodošu. Es viņam uzlikšu uz galda. Noliec Smirnavam uz galda. Viņš grib, lai viņš padara kādu, jā? Un tas viņām, nu, pēc saļainiem ēdieniem, ko uzkos kaut ko tādu saldu. Jā, pučīt, kā saka. Ķirsīts uz kūtīšu. Labi, klausies, Ērika. Klausos, Tu mums jau esi tik daudz tās mašīnas ir notestējis. Es tev gribu iedot vienu ļoti interesantu aparātu notestēt, kurš tāds būs ar lielu īstu kontrastu salīdzinājumā pret pasauli, kā tu biji testējis pret CRV Hondu. Šoreiz ir piedāvājumā izbraukt ar īstu nopietnu džipu. Jā, man jau sen gribējās vēl īsti nopietnu džipu, jo tā pirmā reize kaut kur tas džips noziedēja, tagad jau ir Jā, tad man tieši prasīja. Tad Jā. reku ir šitāds džips. Šī tāds, jā? Jā. Vau, šitā ir gan laba štelle, klausies. Tas ir Rams, Chemija 5,7 litri. Jā, un paskaties kāds rievs un viss viņam ir. Tā, kas te viņam vēl ir? Tīri neko, klausies. Visi pasties ledbāriņi, it kā šitiem varētu Tā tehnisku apskatu iziet. patīk tāds dizains un tā krāsa. Jā, ierakstiet komentārā, kā jums liekas, Ērikam piestāv šitāds aparāts vai nē? Klausies, tas būtu pa kruto vai tas šitāds brauk, klausies. Nu, Ērika, kā tev šitāds? Nu, paklausies. Un te ir krēslis, labā stāvokļa, paklausies, un viss salons saglabājas, lai viņam sildīgi krēslā ir, jā? Jā, jābūt tur visam apsildām. Man liekas, ka pat ir ventilācija viņam. Ventilācija noteikti, gan jau masāža arī, nu, daudzas Jā, eksistīs. sēdekļa apsilda ventilāciju. Arī ir? Jā, jā. Ar ventilāciju, jā. Alpīna mūzikas sistēma aizmūrē, pasties DVD varēs ar savu lācīti ļubukārēs kā filmiņu interesanti pastīties. Jā, ir tā, jā, sapratu, tu var filmu paskatīties, jā. Jā, DVD. Jā, pakausies ļoti labi saimnieciski var visu, ko vedāt, jā, visāds preces, visu diezgan. Jā, šito reku attaisa vaļā. Jā. Kravas kaste apakšā var ielikt kvadrciklus, ar citu kvadrciklu ienot iekšā viņu smuki. Jā. Jā. Tev jau patīk, ka kvadrcikliem močiem braukt? Jā, man ļoti patīk, starp citu, jā. Ja man būtu iespēja, vēl gribētos izbraukāt. Forši adrenalīns ir tāds. Nu ko, izgāžam? Nu, izgāžam. Lec pie ragiem iekšā. Notestējam, jā. Šito brīnumu. Labi, mums atslēgas ir vispār. Nu, vēl paskaties, vai ir vai nav? Uzspied iekāp iekšā, uzspied bremzi un Tā, nu kā? startējam. Nav atslēgas. Kur atslēgas ir? Tā, ņem reku papļāpā publiku, pastāsti, kā tu jūties šajā. Klausies, šitas ir gan brīnišķīgi. Elektriskie sēdekļi, visu var noregulēt, jā. Un paskatieties, kas te darās. Kā, un vispār ir ļoti labi. Man patīk, kā panelis ir, viņam bija baltā krāsa. Nu, tu viņam atnesīs atslēgas, iedarbināsim, tad redzēsim. Nu, svētīgi. Jā, nu ļoti labs. Nu, Ērika. Jā. Sveiks, lai dzīvo startē. Nu, tā ir var, jā, startē. Jā, protams. Viss atslēgas ir. Jā. Pasties, Rams V8 5,7. Jā, šitā ir laba lieta, klausies. Un ļoti... Kurā gada šitais ir, klausies? 2016. vai 15. bija. Jā. 15. man liekas. Gaismas viņam ieslēdzās automātiski? Jā, viss ir automātiski. Tā. Pagriežam nopūteņu, bišķi izsūcēja klusāk. Akordejonu klusāk. Viņam nobraukums, cik viņam ir? Paliels, bet oriģināls 291 000. Īsts nobraukums, bet mašīna Tīrs ir izskatās smuki. Nu, OV8. Pagaid, jāieslēdz iekšā, kur viņam? Jā, draiviņš, reku. Tur ir bremzi. Es tur, jā. Pagadies kotņi. Reku viņam šitādā veidā. Jā, reku vēl. Jā. Viss ir draivis. Draivis. Nu, Ērika neaizmirst, ka viņa liela mašīna. Nu, to es rēķinos, jā.
Šitā tā kā ar autobusu brauc. Tā kā ar autobusu, jā. Lēnāk. Jā, neprotams, ka lēnāk, es esmu pārbaudīt. Bišķi bija tā apakšā ledus. Jā. Jo varam pārbaudīt tā, ka viens no šitiem busiem būtu mūsējais. Nē, svētā glītumā iebraucam, jā. Pagaidām pagriezienu. Un aiziet, Eri. Wow! Pak, bišķi mierīgāk. Nu, kā Ivar, nu. Neizbraucam lielāku aplīti. Tev izbraucam lielāk, jā. Tev jau vajag šitā panāsāties kādreiz. Paklausies. Nu. Bet ir tā lieta, kad tu pieņemsim sēdi šitādā džipā, tā kā tev liekas, ka tu krutāks esi, ka pa visiem pārējiem, tu uz visiem skaties tā kā no augšas šitījās. Ir tev tāds sajūta, ka tāds pārliecinātāks esi. Tu jau esi tā kā furgonā braucu. Jā. Nu piebrauc reku pie autobusa šofera blakus, tu būsi tikpat augstu. Pasties, mēs ar autobusu vadītāju vienā līmenī sēžam. Viņš pat zemāk sēdēja. Jā. Paklausies, ar šitādi patīkam tālos ceļus braukt, es tev uzreiz jūtu. Jā, viņam starp citu, zini, kāda interesanta lieta ir, kad izbrauc uz šosejas ārā, ieslēdz kruīziņus, kā simtnieku, viņam atslēdzās 4 cilindri. Viņam ir 8 cilindri, tiklīdz izies šosejiņas, viņš paliek ekonomiskāks, viņš brauc tikai uz 4 cilindriem. Jā, klausies, cik tā viņam ir tas motors? Nu, es tev teikšu vairāk kā 3 ir. 5,7. Nu tā, viņam laba apetīte, jā? Normāli. Nu, zini kā, es tev pateikšu godīgi, nav jau tā, ka viņš ir arī kādus 30 litrus. Jā. Viņam jābūt kaut kādam 19-18 litriem patēriņiem. Jā, smuki paklausies, un viņš tā uz dīzeli, es saprotu, dīzeli. Nē, benzīns, tīras. Benzīns? Benzīns V8 5,7. Tad jau, tāpēc jūtu uzrāvi. Ir bišķi kā Erika tā. Visi touchscreeni, ventilācijas, klimata kontrolas, DVD, lūka. Šitais viņam lūka tīrītājs arī attīra, ja, kaut? Jā, tīra, viss te strādā glītamiņā, tehniska apskata, ka viss ir iziet. Iziet, jā, svaigi. Jā, tagad jau modē rādīja tehnisku apskatu, ka logā vairs nav uzlīme, tu rādi, ka viņas nav tur. Un uzreiz ir iziet skata. Klausies, bet cilvēkiem patīk, ka tomēr ir, jā, bet vajag izdomāt tādu, ka cilvēki var atgādināt, kad jāiet. Bet man liekas, ka tu tehnisku apskatu var izvēlēties, ir uzlīme vai nav, man liekas. Reku tās pats brauc, redzi? Jā, tas tikai jaunāks bišķi ir. Kā arī Dodge Rams aiziet. Braucam iekšā vai kā? Nē, brauc aplīte. Arī, jā, paskaties. Tāds pats ir neizbrauc. Cilvēkiem patīk braukt? Patīk. Ir cilvēku niša, kuriem šitie rami ļoti patīk. Tie visādi, kas kvadricikliem braukā, mežinieki braukā. Tā ir cilvēku grupā ļoti patīk šitie visi rami, Dodži. Ja paklausies, tiešām laba lieta. Klausies, ja man ir jāvetā, un 5 cilvēku var sēdēt tieši arī. 5 cilvēku var sēdēt un neaizmirst, kad pirms tu kā īsti cienītājs kaut kāds kartupeļu maisas pavadāt, benzīna kannas. Tu ieliec aizmugurē un vēl forši tas, ka ārā tas viss stāv tev degvielas, pirms smakas nenāk salonā iekšā. Tieši tā, ja var to lielākā vairumā, jā, tad ir baigi labi. Tā ir bišķi uzmanīgāk, ka esam nomodā. Jā, svētā glītumā ir. Viss brīvs ir. Baigi labi klausies, šitā ir labi. Tā vajag uzspiet bišķi pedālīt. Labais klausies. Skrien kaut ko, ne? Jā. Jā, foršs aparāts, panelīts it kā rāda, bet tā nav nekā rāda. Nav rāda? Nē, nu šitas reku redzināts šuvīts. Kondicionērs viss ir, jā. Klimata kontu, viņš jau pilns viss ir. Gāze ir, pasties. Reku, ko mēs pamatām? Tā ir laba lieta. Gāzes iekārtā kā tikko palika nevis 20 litri uz 100 degvielas, kas jārēķina uz eiro, bet tā jau sanāk jārēķina uz gāzīti. Tātad 20 litri gāzes varētu maksāt kaut kur, nezinu, 30. Cik varētu maksāt? Cik tā gāze maksā? Jā, paklausies, šitā gāze, viņš man liekas pāriet auto, Jā, kā uzsils viņš pāriet. Ieraksta komentāri, cik vispār tā gāze maksā, un man liekas straujupīt arī tā gāze var iegādāties. Kaut kur bija dzirdēts, jā, vai viņi īstenoja, es ceru, ka... Ir, man liekas, ka straujupīta ir tā gāze. Reko stūra, starp citu apsildām ir. Jā, es to jūtu. Silda, jā? Jā. Jā, ir stūra, karsta, tev siltums patīk. Nu, ļoti. Paklausies, viņi var arī izslēgt, es saprotu, ja to? Jā, var izslēgt ārā, tur viss šitās apsildes izslēgt. Visās, un viņam autonomais sildītājs ir, kā domā, ne? Man liekas, ka ne, jo benzīniekiem vispār ļoti reti, kad ir autonomie sildītāji. Vienīgais, tu viņu var attālināt, piedarbināt. Jā, reku 2 reiz uzspiež to pogu, viņš piedarbināsies. Tā. Nu, tad jau ar to vien pietiek jau. Jā, no mājām sēdi mājā iekšā, uzspiež 2 reiz podziņu, viņš piedarbinās. Paklausies, nu, tiešām, nu, tu... Ir tāda pārliecinoša sajūta. Jā. Pagaidām, nu, Erika, bišķi līkums taču. Nu, es ar to rēķinos. Neaizmirst, ka viņš ir liels. Nu, ne jau maziņš, jā. Zini, kā parasti saka,
Nu, tam, kam ir maziņš, tas pērk liela mašīna, lai būtu uzreiz liels. Laikā, es nezinu, es nebiju aizdomājies tik tālu. Jā? Ko, Ivar? Viņam patīk klausies. Nē, viņam patīk, ka iedod grīdā, viņš jau domāts. Nu, aizbraucam, tad višku izbraucam vēl pa pagalmiem, pa bedrītēm, jā, caur Didī. Mazu offroadiņu uztaisam. Jā. Tā kā jā, šitāds aparātiņš ir pieejams. Šitā ir laba lieta, klausies. Cena viņam, cena, tu itās izstāstījuši cenu, un starp citu šitas arī, jā, vēl mums ir pārdošanā vēl šitāds, kas ir. Jā, tas arī, ka Blinks kaut ko fīrē. Kas tā? Atklājās, ne? Jā, tāds arī mums pārdošanā to otru ramu, kam tikko pabraucām garām, var apskatīties mūsu mājaslapā, viņš ir ilgs. Pagaid vecais, un davai met mierā. Tu ir tās ar visām zīmēm. Ļoti patīk. Tā. Nostājies kaut kur tur bišku tālāk, apiesim apkārt, viņam smuki. Paklausies. Šī tāda šķēle ir laba. Tepat kaut kur vai tālāk? Nē, pabrauc tālāk. Nu, kā ir braukt? Nu, patīkami. Varētu braukt ar viņu vedāt un strādāt ar viņu, vedāt visas tās degvielas muciņas, varētu, tās lielās, jā, ļoti. Vēl daudz, jā, šitām mašīnām, saviem traktoriem uz pļaupu iemet toņiku iekšā un toņiku ar degvielu vadāts izdara. Kādu maizus arī vajadzētu un kādu malku. Jā, nu viss, kas ir. Tā, kur mēs? Nu, te pabrauc uz priekšu, ka te padās apstāstīmies. Jā, lai garām tiek iegadījumā kā. Jā, reku, biškus un vēl biškus priekšu un stop, viss. ABS, jā. Un rekilēs parkingā. Davai, bišku uzgāzēs. Paklausīsimies, kā skan uzgāzē. Jā, gāzē. Šitam ir ierobežotais revu limiters. Gāze, klausies. No, Ērika. Kā tev šitas aparāts patīk? Šito aparātiņu vajag braukāt, lai varētu patikt, izpūtēji. Saprot, viņam patīk. Skaņa. Jā, skaņa, jā. Šitam ir skaņa patīkami. Tā kā šitas ir pieejams, 24 000 eiro, tai skaitā PVNs. Bet izskatās jau draudīgi, ne, Ērika? Izskatās viņš tāds draudīgs, masīvs. Viņš ir vairāk nevis pa iekšējiem pagalmiem, kur cilvēkiem mašinītes vairāk, bet tur, kur ir... Bet tas nav pilsētas aparāts katrā gadījumā. Tā kā privāta mājas, laukumi, ja kur viņam, viņš iesēdz brīvi iebrauc iekšā ārā, ja klausies, šitā benzīna, ko liet iekšā, viņam viss te ir, ja? Jā, kaut kur vēl jābūt gāzes. Gāzē, jā. Un kā šitādu? Reki gāzīte, Tas ir oriģināli viņam, kā domā, jā? Nē, nebūs oriģināli. Nebūs, jā, tas ir uzliks, jā. Jā, un tas, kas gribēs iegādāt šito auto, ja labi palūks, tad arī atstās numuru virsū VG 82. W82. Kāpēc tu uzsiti? Es pārbaudu šito riepas to tur izturību. Nu, izturējuši tā riepa? Nu, izturēju, jā. Savu sveitību iedod vēl. Tas bišķi savādāk. Jā, ierakstiet komentāru, kāpēc cilvēki vienmēr, ka mašīnas skatās pieta kāju uzsit priteni. Jā. Nu, foršs aparāts, ne? Nē, nu tie ir labi. Attais motoru pārstāvi, pastīsimies, kā motorīts izskatās. To vēl vajadzēja paskatīties klausies. Ivan, kur nu tā ir tā saļā? Domā, es zinu, es jau nāc baigais Dodge eksperts. Noteikti, ka te kaut kur. Tur ir mašīna brauc. Reki? Tad jā. Jā. Mašīnas nesadas, tā nav mašīna, kā saka. Tā, labi, rau vaļā. Kā viņš tu taisās? Reku. Tāds pats principā kā laivās nāk iekšā kuteros, kaut kā līdzīgi vorteki nāk. Labi, šitas jau nav vorteks, bet... Nu, tie ir zali, viss paskatiet pa smuku, visi savās vietās. Jā, redzi, nav mazgāts motorīts, viss tu redzi. Nu, braukt un braukt, klausies. Jā. Labi, kā tev liekas, Ērika? Nu? Kā tev liekas, kāda cena viņam? Cik tāds varētu maksāt? Cik šitāds varētu maksāt, jā? Jā, viņš ir 2014. gada jāskatās tehniskā pasē. 57 hemija. Nobraukums paliels, cena ar PVN būs. Nu, no firmas var iegādāties viņu uz uzņēmumu. Kā tev liekas, cik varētu būt cipriņš? 20. 18. Klausies, Eri, bet tu reāli labi cenās, Rubī. Jā. Nu, viņi maksā sākot no 20 līdz 35. Šajā gadījumā par šito prasīsim 24 000. 24, jā? Jā.
Tā kā cena ar PVN. Jā. Un ierakstiet komentārā, vajag viņetes šitam un visu pārējo, ko tur vajadzēja. Un galvenais iziet apskati, bez bēdām braukāt gadu vēl, jā? Apskati jau redzēja, kā parasti tas tā rāda, apskati ir izieta. Jā, Patīk, jā, kad man rāda tukšā logā, kad apskati iziet. Nu ko, Ērika? Laižam atpakaļ. Nu, laižam paklausies, jā. Ja varētu, klausies, ja varētu kādu izbraukāt tālāk ceļu pa darīšanu kaut kur pat... Jā, šitā būtu patīkami. Jā. Vasarā makšķerēt aizbraukt. Jā, un vēl kaut kur teltis vest un visu ko. Varētu vasarā pie Monolīta aizbraukt uz Ludziņu pamakšķerēt. Jau pareizi, tiešām. Tagad tev nav tas laiks, bet reka viss apsildīt. Es redzēju, visu Jā, bija. apsildīts, jā. Kā viņam automātiski arī bremzes attiet, vai kā viņam Nezināšu, šitiem es neesmu baigais. Te visi rekur ir pazeminātie, laikam, kas jā, ir aizmuguri velkošā pilnpiedziņa var ieslēgt. Jā, paklausies, te aizmuguri telzors vēl ir, jā? Jā, reka augšā ir. Reka ir. Nu, ļoti. No, Ērika, Ja jūs saistās smukts iet viss, palaidīsim. Palaidot. Šitas jau bišķi nopietnāks aparāts ir. Tā kā jā, ja kāds grib iegādāties šitādu mašinīti, sazinieties ar mums un tā jau mēs... Škodiņa. Tev patīk jaunā Škodiņa šitā? Jaunākā pati? Jā. No, Ērika, kur tev no visām mašīnām, ar kurām tu esi veicis testdrive Kārbiņā, kura tev visvairāk? Paklausies, man šitā iepatikās. Nu labi, tagad tu aizvakar testēji balto Mercedesu GLE. Mercedes arī man patika. Ot, viņi abi līdzīgās... Tur vēl viens amerikānis nosauc Challengers. Griez iekšā. Griez iekšā. Jā, pārbaudu viņam to. Jā, pārbaudīs tīt milicija tevi. Griez iekšā. Ļoti labi. Paklausies, šī tāda brīnuma. Jā, man šitais patīk īstamā, jā. Es labprāt viņu braukāt tālāks ceļus, pa darīšanā, ja vajadzētu kaut ko vajadzētu ļoti labi būt. Braukt iekšā vai? Jā, brauc iekšā. Nu tad izstāst, ja tev tādu tabus noliktu priekšā, un šitien nostājies arī stājies. Ja tev tagad noliek, pieņemsim, izvēles priekšā, izvēlēties, noslēpē, šito spied, stop. Izvēles priekšā, izvēlēties šito Dodge Ramu vai šito GLE Mercedesu. Abi ir viena gada, praktiski 15. gadā, abi 14, 15, 16 gadi viņi ir. Ērika, kuru tu izvēlētos, šitā Dodge Ramu vai šito Mercedesu GLE kupēju? Nu, es to teikšu kā pilsētnieki, es jau šito ģevtu, jā. Bet pa laukiem, ja man vajag braukt, nu, tāds vedāk. Pa pilsētu, jā, šito bišku grūtāk, ja vajag centrā iebraukt, ir sarežģītāk, tomēr lielāka mašīna. Jā, tā, ja man tālāk ceļi vienmēr jābraukā kaut kur jāvedā, jā, es izvēlētos, protams, šito. Bet vairāk pa pilsētu, ja man vajag, tad es... Nu, tā arī ir, jā, šitas tāds vairāk pilsētas aparāts, un ja tomēr vajag kaut kādos bezceļos iebraukt iekšā kaut ko nopietnāku. Darbā lietām un tādā, nu, priekš vešanas kaut kādas lietas, jā, kartpeļmais un visāds cits, tos degvielas kannas, toņikas aizmugurē. Jā, tās baltājās, jā. Ļoti labi būtu šitā, jā. Un var viens otram palīdzēt kaut kādā saimniecībā, kaut ko atvest aizvest, jā, tas ir ļoti labi. Jā, tā kā mēmākais aparāts. Mēmākais, jā. Ierakstiet komentārā, kuru nākamo mašīnu gribat redzēt uz apskatu. Visiem čau un jauku dienu. Jā, sētības, čau.